Nākamais bloks no šī webināra tiks veltīts nacionāla līmeņa jaunumiem. Mums ir 3 nacionāla īstenošanas struktūras - Igaunijā, Latvijā un Lietuvā. Es esmu ļoti priecīga virtuāli sagaidīt Vaiko Egertu. Vaiko, vai jūs tur esat? Jā, es jūs redzu. Paldies visiem, kas klausās. Man ir liels prieks šeit būt. Un tuvāko 15-20 minūšu laikā es pastāstīšu, kāda ir situācija Igaunijā. Pastāstīšu, kāds ir projekta tvērums Igaunijā. Un pastāstīšu par to, kā var piedalīties arī mūsu iepirkumos. Tātad pastāstīsim par to, kāda ir situācija, kāds ir projekta tvērums Igaunijā. Tātad mums ir 213 km dzelzceļa maģistrāles, būs starptautiskie pasažieru termināļi Ulamistē un Pērnavā. Un lielākais kravas termināls ir Mūgā un mazāks Pērnavā. Mums būs arī divi infrastruktūras apkopes punkti Pērnavā un Sodavā. Un pie Ulamistas arī būs rītošā sastāva depo. Mums būs arī 12 reģionālās stacijas. Vairāk nekā 100 dzelzceļa pārējas, 33 ekodukti, zaļās pārējas un arī 21 km ar trokšņu barjerām. Tātad, kāda ir šī brīža situācija? Šobrīd mēs esam pabeiguši 12 dzelzceļa pārējas. 2 no tām ir zaļās pārējas. Mēs esam pabeiguši 16 augstsprieguma līniju un gāzes vadu pārējas un esam pirmajā stadijā Pērnavas pasažieru terminālī. Šobrīd būvējam 3 maģistrāles sekcijas. Šobrīd būvējam 19 dzelzceļa pārējas. Tātad lielākā daļa no tiem ir arī zaļās pārējas. Esam jau sākamies gluži 2 stadijas no Ulamistas apvienotā termināļa, un arī šobrīd būvējam Sodavai infrastruktūras apkopes punktu. Un šobrīd ir 2 lielākie iepirkuma procesi. Tātad lielākie saistīti ar Ulamistas apvienoto terminālu un 5 iepirkumi par maģistrāles būvniecību, tieši par dzelzceļa virsbūves būvēšanu, un arī viena stadija, pirmajā stadijā, lai būvētu Pērnavas infrastruktūras apkopes punktu. Tur būs arī noliktava, kur varēs lietot gan balstam, gan vagoniem un citām lietām. Šobrīd arī varat redzēt, kā izskatās būvniecības laukums, lai redzat, ka tiešām būvniecība notiek, esam būvniecības stadijā. Ja, tad šis ir viens no termināļiem, tad šī būs viena no galvenajām stacijām, kas ir principā blakus lidostai. Tas ir 4-5 kilometri no pilsētas centra. Jā, redz, ka ir daudz uzrakts un daudz uzbērumi jau ir izveidoti. Un tiek veidots telpa tieši Rail Baltica darbiem. Tālāk pie maģistrāles, kas ir pati interesantākā daļa, tātad kāds ir status tieši maģistrāles būvniecībā. Varat
redzēt, kā šī līnija ies cauri Igaunijai, cauri 3 rajoniem, Hārju rajonā, un lielākais rajons no tiem būs Pērnavas rajons. Un šajos apļos, kas ir zilā krāsā iekārtoti, šīs ir tieši sekcijas, kas tiek būvētas. Tātad viena no tām ir Ulimis Lagetī, 5 km gara sadaļa, un jūs varat redzēt, cik daudz tā izmaksā. Tālāk tiek būvēta Raplas rajonā līnija 9,4 km garumā, un tālāk nākamā sekcija arī norādīta kartē. Tātad šo līgumu summas svārstās no 34 miljoniem līdz gandrīz 60 miljoniem. Un šeit nav vajadzīgi nekādi balesti vai tam līdzīgi. Tātad par izziņotajiem iepirkumiem. Sākot no Hārju rajona ziemeļos, tātad ir izziņots iepirkums par Sodevāju Kanguru posmu 7,2 km. Tā vērtība būs ap 87 miljoniem eiro, un informāciju par iepirkumu varat uzzināt Igaunijas iepirkuma reģistra lapā, un ja ar jums dalīsies šo prezentāciju, jūs varat vienkārši noklikšķināt uz saites, un var arī atrast to pēc atsauces numuru, kur jūs redzat šeit. Nākamais posms ir Kanguru saku, apmēram 10 km garumā. Gala termiņš pieteikumu iesūtīšanai 3. jūnijas, vērtība 74 miljoni. Un šis pēdējais aplis, 3. ir no saku līdz Hārju rajona robežai, vairāk nekā 9 km garš posms. Un pieteikumu gala termiņš ir 20. maijs, un līguma vērtība ir ap 58 miljoniem. Jūs varat redzēt, ka šie termiņi tiks pagarināti par nedēļu vai par vairākām nedēļām. Un jāņem vērā, ka projektēšanas un būvniecības sadaļas būs apvienotas, jo tos darīs viens un tas pats uzņēmums. Tātad, kamēr notiek iepirkumi, mums ir jārunā par Ulimis pasažieru termināli. Tātad šeit ir jābūvē pats termināls, ir jāpārvieto tramvaja līnija, un šī iepirkuma beigas būs, iepirkuma konkursa beigas būs 27. maijs šogad, un vērtība 22 miljoni. Tālāk būs arī Ulimistas termināļa ēkas būvniecības iepirkums. Visticamāk tiks izziņots augustā vasaras beigās šogad, un tā aptuvenā vērtība būs 45 miljoni eiro. Un tālāk būs projektēšanas iepirkums. Kā jūs redzat, šajā kartē 2 km garā posmā, 12 km garumā, un tā vērtība būs ap 2 miljoniem eiro. Kā piedalīties mūsu iepirkumos? Visi mūsu iepirkumi tiek izziņoti Igaunijas iepirkuma reģistrā. Un arī starptautiskie konkursi tiek izziņoti TED Eiropas reģistrā, un visu informāciju varat atrast tur. Informācija par iepirkumiem, iepirkumu plāniem, un kādi ir kritēriji, to visu varat atrast mūsu mājaslapā,
vai RB Rail mājaslapā. Šeit ir arī saites šajā slaidā. Starptautiskajiem partneriem un dalībniekiem, kas nav iesaistīti mūsu iepirkumos, lūdzu iepazīstieties ar šo sistēmu. Ir arī pieejams vadlīnijas angļu valodā par to, kā iesūtīt dokumentus. Kas vēl ir svarīgi, lūdzu, esiet ļoti uzmanīgi ar prasībām, kas ir nepieciešams, kādi dokumenti ir jāiesniedz. Un vēlāk jūs nevarēsiet mainīt savu pieteikumu, un ja trūks dokumenti, jūs tiksiet automātiski diskvalificēti. Un ja ir kādi jautājumi par iepirkumiem, tie būtu jāuzdod caur šo iepirkumu reģistru un tiks nodrošinātas atbildes 3 dienu laikā. Varbūt īsts pārskats par to, kādas varētu būt prasības. Tātad juridiskais un finansiālais stāvoklis, tehniskā un profesionālās spējas, kvalitātes standarti un vides standarti. Un specifiskāk par to, kā tas varētu izskatīties, varat redzēt šajā slaidā. Iepriekšēja pieredze galvenajam uzņēmuma personālam un tam līdzīgi. To visu varat atrast. Šo dokumentu standartu jūs varat atrast RB Rail mājaslapā. Un man šķiet, ka tas ir arī viss no manas puses.